Man prieks, ka jūs atnācāt šeit, ka mēs varam arī būt teiksim, nelielos arī priekos kopā, jo tas, kas ir bijis pēdējo mēnešu laikā, tas ir ļoti traģiski un, manuprāt, mēs šeit tikai parādām to, ka mēs arī varam savākties arī nedaudz citā gaisotnē. Ko es gribēju ar šo pasākumu vispār teikt? To, ka mums ir jāciena viens otrs. Mums vienalga, kāda ir tautība un kāds ir sociālais stāvoklis, mums ir jādraudzējas visiem kopā. Krievu tautības un latviešu tautības, mums ir jābūt kopā visiem, vienkārši jāpalīdz, jādara labi darbi. Tas man ir visu dzīvi, jo man, teiksim, es pateicos manai mammai, jo viņa man visu dzīvi tā ir audzinājusi, mīlestību sniegusi, un es gribu sniegt arī jums, un šis nebūs pēdējais, es gribu rīkot tādus pasākumus, lai mēs visi sanākam kopā un arī atbalst mūs, jo šeit viss, kas šeit ir, visas teltis, kafiju dot par brīvu, tie ir vienkārši cilvēki, kas arī piedāvājas palīdzību bez maksas. Šeit nav nekāda nauda pilnībā ieguldīta. Savu